Mums tāda problēma ir ienācies Volkswagen atloks. Šo nevar iziet apskati. Nevar piereģistrēt, tāpēc, kad nav Eiropas standarta. Bet ir viens bet. Tā mašīnai viena lampa ir Eiropas un otra ir Amerikas marķējums. Jā, tad ko mēs darām ar šo? Kādas idejas? Es ieteicu vienkārši paskatīties paraugu, uztaisīt kaut kādu šabloni, uzkarsēt un iekausēt. Tad derēs. Vai arī pie grāviera aiznest. Jo reāli nopērkam nav tā lampa ar Eiropas marķējumu. Un nelaiž cauri šādu lampu, saka, ka viņi ir jāmaina, lai būtu atbilstoši. Bet ja Eiropa tādu neražo? Tieši, jā. Ko darīt? Izdaram šitā. Reku ir viens marķējums. Nu, šitā. Un reku parādās. Un pēkšņi lampa der. Pēkšņi lampa ir ar pareizo marķējumu. Interesanti. Tā kā visiem lifehacks. Jā. Tādas skaviņas reku jau, kur ir jau oriģināli samainās. Tas ir Amerikas? Kur viņam ir tas marķējums virsū? Marķējums. Te, rekur apakšē rindā. Ja gadījumā kāds saka, ka jums šī lampa neder, tad vienkārši izdariet tā, acis priekšā un uzreiz der. Tas maina uzreiz visu, viņi savādāk sāk degt. Viņi savādāk sāk degt, pēc CDD domā, viņi savādāk deg. Jā. Un tu esi ietaupījis. Cik reizes jau tu nopirki to lampu? Šitā jau ir otrā lampa. Vienu jau aizsūtījām atpakaļ. Jā, vai šo izdosies aizsūtīt? Skatīsimies. Iespējams jā, iespējams nē. Tāpēc, ka pārdevējs domās, ka mēs esam idioti. Ja neizdosies, tad šī būs maksas mācība, tā teiks.